Izglītībai šodien ir prioritāra nozīme arī nākotnē, jo manā skatījumā tātad izglītība tā ir pagātnes pieredzes nodošana jaunajai paaudzei. Man, protams, būtu ļoti patīkami redzēt, ka arī šajā vietā būtu tas Siguldas smeķis. Kā to panākt grūti, es nezinu. Varbūt kāds vairāk kociņus iestādīt, varbūt kādu skvēru te uztaisīt, kur ar vasarā var pastaigāt ne tikai vai gulēt varētu, jā. Domāju, tāpat kā jebkurā mūsu tautsaimniecības nozarē, ekonomikā, politikā, arī izglītībā ir notikušas un notiek un arī notiks daudzas un dažādas pārmaiņas. Varbūt sākot ar mūsu pirmo skolotāju, kura laikam bija tāds klasisks skolotājs paraugs, tā bija Lūcija Kvāle. Sākot droši vien ar viņas lielo dzeltenbrūno skolotājas portfeli, viņas neiztrūkstošo smaidu, un kad viņa tā mīļi pasmaidīja, tad atmirdzēja zelta zobiņš. Mēs tā domājām, ko mēs vairāk gaidām, vai to viņas smaidu, vai kad pamirdzēs tas zelta zobiņš. Es biju tam direktoram teikusi, ka es pirmdien būšu darbā. Un es toreiz ļoti turēju vārdu. Jā, es biju, man bija jāiet vienalga baila vai nakts vai tumsa, un visu nakti gāju. Un tad tās vācu smagās mašīnas, kas brauc uz Rīgas pusi, es pie tām lukturīšu gaismām turējos kā pie dzīva cilvēka. Un tad tajās ainās es atceros atkal skolotājas Veltes Lielbārdes, īstenas kautsmindietes, tādu pašcieņas pilno stāju. Skolotājs turpat aiz mācītāju bija savā laikā otra persona. Galvenais jau tur jāpiemina ir literatūras skolotāja Anna Ilvēna. Tā jau bija stingra un ļoti, viss pamats ielika visai dzīvei. Es esmu ļoti gandarīts, ka es atnācu uz Siguldu, un faktiski es tur redzu savus pirmos darba audzinātājus, kā Ausmu Cēriņu, tad Birznieci, Jori Akmentiņu, Annu Verneri. Un, protams, es redzu ļoti pieredzējušas mācību pārzini, kā Tekls Silaiņš, kur faktiski, manuprāt, bija mācību pārzini, kur bija novērtēta visas Latvijas mērogā. Es redzu tur Aija Eglīti Kokinu. Jāsaka tā, ka es tagad esmu pastrādājis dažādās izglītības iestādēs. Man nav vēl izdevies tādu līmeņu ārpus un darba organizātoru atrast. Ja tā, to filmiņu attin atpakaļ, tad es liktenim esmu pateicīga, ka es nokļuvu šajā skolā strādāt. Pirms tam bija dažādi darbi, tā skat arī skolā strādāju, bet par mācību pārzini es nebiju strādājusi. Un, kad atnācu uz tik lielu skolu, mani te atveda, kā jau tajos laikos bieži vien bija. Tevi noliek un tevi ir jādara. Tajā laikā, kad mēs šeit strādājam, grūtības skolotā darba bija tās, kas skolotājam. Bez mācību stundām, it kā viņa tiešā darba, vajadzēja veikt vēl citus entos pienākumus. Skolotājs pēc savas būtības vienmēr ir bijis apzinīgs cilvēks. Tad, kad es mācījos pēdējā vidusskolas klasē, viena man skolas biedrene, kur bija gadu vecāka, jau bija pirmā kursa studente. Toreiz dēja Liepājas pedagoģiskā institūtā. Vasarā mēs satikāmies un staigājām pa Siguldu. Un viņa teica tā, zini, cik labi ir tomēr mācīties par skolotāju, jo tu vienmēr būsi jauniešu vidū, un tu vienmēr jutīsies jauns. Tas bija pirmais gads, kad es šeit strādāju. Es atnāku no rīta uz skolu, un mani sagaida mani 7. klases audzināmie ar ļoti garām pašu savērtām kastaņu krellēm. Un viņi man apliek šīs krelles un ļoti priecājās, kā viņas man izskatās, kā jau biologam tuva tēma.
Cik viņi bija forši, cik viņi bija interesanti. Un toreiz mēs par viņu metodēm smējāmies, un tagad mēs smējāmies, kā ieskrēja klasē skolotājs ir cits, un pirmā, otrā. Sadalīja pa grupām un izmet tās lapiņas, un kā tas viss notika. Un skolotājs Baltīgs, tas milzīgais pamatīgums visā latviešu valodā, un arī tas, cik viņa ātri aizgāja, un arī viņai es neesmu iespējis pateikt to paldies. Man tikai ar brīnišķīgiem skolotājiem viss ir darīšana, ar ļoti jaukiem skolotājiem. Šie skolotāji caur savu priekšmetu, caur savu darbību ar mums mācīja, atraisīja mūs un veidoja. Man tās atmiņas, tā kā es atceros vidusskolu, jo tad bija vidusskola, nebija ģimnāzija, tad man vienmēr ir ļoti labas, krāsainas un vienkārši burvīgas atmiņas. Un es domāju, ka tādām droši vien arī ir jābūt, jo tad tomēr bija 18 gadi, un tad, kad ir 18 gadi, tad viss ir saulains, krāsains, pasakains, tad ir viss pirmais, viss notiek pirmoreiz. Tas bija, kad jau mēs bijām, varbūt mazliet lielāki kā bērni, tādi pusauģi, un mūsu klases audzinātāji bija Vilma Mača. Viņa bija Siguldas teātra un vēlāk Tautas teātra aktrise. Un viņa bija ģeogrāfijas skolotāja šeit skolā. Un viņa mūs tādus mazus saindēja ar teātra trakumu, ar teātra prieku. Bija brīnišķīgie teātra vakari, kad spēlēja visa skola, visas klases. Kā katrā domas apzacē ir savs galvenais vārds, tā runājot par skolu un teātri, noteikti jāsauc Uldis Deisons. Kori, tā jau bija mana sirdslieta, kori. Mums arī veicās. Mācīt pārzina skolotāju Baltiņa, un mani vienmēr rāja. Kā jūs skolotāji? Kāpēc jums tie kori tik lieli? Šito klapat, piemēram, kad jābrauc uz Rīgu. Ar vienu autobusu nevar viens koris aizbraukt. Jābrauc ir visiem koriem. Tad vēl un tie milzīgie daudzumi. Bet mans princips ir visu laiku bijis iemācīt dziedāt. Tagad arī ir kori. Tagad ir deju kolektīvu ļoti daudz, bet toreiz arī bija deju kolektīvu daudz. Vēl jau koriem ar tiem deju kolektīviem bija tas strīdus, ka nāca tie dziesmu svētki. Kur tad tagad piedalīties kori vai deju kolektīvā? Bet mēs jau gan vienojamies un tikam ar to galā. Mums nebija nekādu strīdu.